Labdien! Paldies, ka pieslēdzāties semināram Inovatīvu biznesa ideju ģenerēšana un attīstīšana. Seminārs tiek organizēts projekta UAP Latgale ietvaros Eiropas ekonomikas zonas finanšu grantu instrumenta atbalsta programmā Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai. Šis seminārs tiek organizēts Inovatīvu biznesu ideju konkursa nākotnes atslēga 2024 ietvaros, tāpēc, lai jums būtu vienkāršāk varbūt, vai rastos kādas idejas, vai savas idejas, kuras jums jau ir, attīstītu vēl padziļinātāk vai kā savādāk, tad esam organizējuši šo semināru par ideju ģenerēšanu. Un dodu vārdu tagad mūsu šīs dienas lektoram Raimondam Platecim. Lūdzu, Raimond. Tas ir ļoti būtiski, tāpēc, ka ja jums tas nesanāks, jūs vienā brīdī vienkārši izdegsiet un sapratīsiet, ka jums tas vispār jādara, jums taču vispār tas nesanāk, un kāpēc vispār es esmu šitam uzņēmis. Man taču bija tik laba ideja, kāpēc es tā noracies ar tie visu. Un savukārt, ja jūs nezināt to, kas jums sanāk, uzprasiet to līdzcilvēkiem. Līdzcilvēki bieži vien labāk par jums to zina, jo mums ir tāda tieksme sevi noliek savus talantus, noliek savus prasmes, savukārt apkārtējie diezgan labi to spēja, kā viņi saka, tu taču visu laiku tas ir bijis tevī, viņi saka, ka es taču to visu laiku teikusi, ka to tā maize ir jācep. Tikai tagad to pielec. Cilvēks jau pēc kaut kādām entējām, tur veģetīvām distonijām beidzot ir sapratis, ka viņa aicinājums ir cep maizi. Un tagad viņš sāk to darīt, tad visu apkārt vienkārši tā kā, wow, kas pa maizi, mēs nezinām, ka tev ir tāds talants. Un tajā brīdī arī pats cilvēks uzplaukst, ka viņš saslēdzās ar to, kas viņam ir jādara, ar to, kas viņam reāli sanāk. Un tad nav jautājumu, kad viss notiek tik viegli, ka liekas, ka tur ir kaut kāds maģiks iekšā. Un kad cilvēkam prasa, kā tu to izdarīt, kā tu to izdomā, viņš saka, es nezinu, es vienkārši daru, man sanāk. Un tāpēc realizējot ideju, ir nenormāli svarīgi saprast, kas ir tas, kas reāli to sanāk. Komunicēt ar cilvēkiem, inženierēt, kaut ko skicēt, rasēt, varbūt, rēķināt finanses sanāk, vai nodarboties ar to pašu ideju, jaunu konceptu ģenerēšanu. Attiecīgi jāsaprot, kas ir tas, kas reāli, es zinu cilvēks, kuri aizgāja dārzkopībā, viņi, no ļoti augstiem amatiem, tā kā vienas augas brūvētājs vadītāji, labā rokā vienkārši aizgāja strādāt pie dārznieci un vienkārši saprata. Totāli tā otrā vadošā postā viņi sāk strādāt par dārznieku tajā pašā uzņēmumā un viņas darbarīgs stāv vienā kambarī ar sētnieces darbarību. Bet viņi ir daudz laimīgāki, viņi plaukst kopā ar tiem ziediem, pēc ka cilvēks dara to, kas viņam sanāk. Un vienkārši tur tie dārzi, tur ir zaļo, tāpēc, ka viss ir pareizi saslēdzies. Tāpēc ļoti būtiski vienkārši darīt to, kas sanāk. Un tā var darīt. jo tu dari to, kas tā nesanāk, tad būs audzis vienā brīdī. Dzīve piespiedīs vairs nedarīt. Es esmu pats izgājis šim procesam cauri, tāpēc es arī varu pasmieties pats par sevi, jo es tur bijis. Otrs arī ļoti būtisks moments, ja jūs tā biznesa ideja, tas, ko es esmu redzējis, ļoti jaudīgi nāk caur kaut kādām traumām vai personīgiem pārdzīvojumiem, ko beigās cilvēki konvertē biznesa idejās, vai es nezinu, labi, tā nav biznesa ideja, bet vienai meitenei pazuda brālis, viņa meklē mēnesi, viņa organizē brīvprātīgos, un beigās atrada viņa mirstīgās atliekas, bet visā tajā procesā viņa saprata, ka viņa izējot visus tos pārdzīvojumus, viņa saprata, ka viņa grib dibināt organizāciju un palīdzēt citām ģimenēm. Piemēram, savu traumu, viņa saprata savu nodarbošanos, savu aicinājumu. Vai, piemēram,
kādam ir bijusi izglītības, tur sfērā slikta pieredze. Es zinu, es runāju pats ar tādiem skolotājiem, kas ir teikuši, kad man tur sit ar lineāli pa pirkstiem un nezinu, viss bija slikti, tur lamāja tā, ka man tur satraumēja. Beigās cilvēks kļūst par skolotāju speciāli, lai tā kā, jo viņš saprot, kā viņš gribētu, lai pret bērniem attiekties, labot tā kā šo, parādīt bērniem to labo pieredzi, caur šo traumu. Tieši tāpat arī es tagad vienkārši biju arī mentors sociālo uzņēmumu akceleratorā. Tur 70% biznesa, kas ir biznesa reāli, nevis tur kaut kādas kustības vai biedrības, tā kā biznesa ir balstīti uz kaut kādām traumām personībām. Tur uz alkoholismu un vēl tur uz kaut ko tā, kur cilvēks tā kā to ir izdziedējis sevi, viņš saprot, bāc, es tā kā zinu visus šos līmeņus un es gribu iet tajā iekšā, jo es zinu, kā to var vērst visu pa labi. Un tāpēc tas ir vēl tāds cits līmenis, kā uz to paskatīties, vienkārši caur traumām, caur saviem kaut kādiem personīgiem pārdzīvojumiem. Iespējams, ka tur var atrast kaut kādu, iespējams, nebijušu biznesa virzienu, jo tas tā strādā, tas tā reāli strādā. Tas, ko es esmu redzējis. Nevienmēr jābūt traumai, bet dažreiz ir vērts paskatīties. Trešais. Klipiņš no 2009. gada viena festivālā. Gribu vienkārši fiksi parādīt kaut kādu daļu. Man jautājums jums, kurš ir svarīgākais cilvēks šajā pūlī? Tas, kurš iesāka to deju? Vai tas, kurš novēlās? Labi, vēl kādas atbildes? Svarīgs ir pirmais cilvēks, kurš iesāka deju, bet man liekas, nemazāk svarīgs ir tas, kurš pievienojās otrs. Un līdz ar to arī aizdētā ķēde, pavilk arī citus, manuprāt. Ļoti precīzi, tieši tā tas arī ir, jo kāpēc otrs cilvēks ir svarīgs? Tāpēc, ka ideja ģeneratori tie, kas, uzsāk kaut kādas lietas, viņi bieži vien ir tā kā tie frīki, kas dejo, un ko varbūt kāds nesaprot, viņam liek, vienkārši viņi ir izdomājuši kaut ko tādu, ko neviens tā kā līdz šim, viņi vieni paši dejo kaut kādā mērā, tādā metaforiskā izpratnē. Un šis otrs, viņš ir tas, kas leģitimizē to pirmo. Viņš saka, šitas ir ok, tas, ko viņš dara. Un tikai tur, kur ir otrs, tur ir trešais, un tur ir ceturtais, un tur ir vesels pūlis. Tāpēc šitas ir baigi svarīgs moments, atrast to otru, ar ko tas pats tur, Masks, Jobs, mēs varam tur daudz, tur ir Kirsons, tas pats, ļoti daudz piemēri, kur mēs redzam, ka viņi tā kā dejo, viņi ir ekscentriski, varbūt, izskatās nedaudz, ja tās manieres viņam tādas interesants, bet viņiem ir
viņiem ir tie 2., 3., 4. cilvēki, kas reāli visu savāc aiz viņiem un sakārto visu tā, lai viņi var tur ģenerēt. Un tāpēc šitas ir ļoti būtisks moments. Tāpēc, ka es esmu redzējis daudz cilvēkus, kas gadiem meklē to otro, staigā ar tām idejām riņķī. Viņš satiek viņu pēc 4, pēc 5 gadiem, un es tā kā prasu, kā iet. Viņš saka, jā, tu plāns, vai gribās to izdarīt. Viņš saka, bāc, mēs esam turpat. Tas ir tas 0 punkts, kurā mēs bijām pirms 4 gadiem. Tā kā mēs vienkārši turpinām sarunu, es saprotu, tas cilvēks joprojām nevar atrast to otru, un tas piesaistīt atkal 3. Tāpēc tā ir, varbūt kādam, nezinu, būs nepatīkami dzirdēt tās lietas, bet tā ir vienkārši realitāte, kas jāņem vērā. Ja jūs ilgi staigājat ar ideju, nevarat atrast otru cilvēku, iespējams, ka vienkārši tas nav jādara. Varbūt jādara kaut kas cits. Jo tā ir vienkārši nav jātērē savas dzīves laiks, jo iespējams, kad, nezinu, visums grib jums kaut ko pateikt priekšā. Mēs nevaram atrast to otru cilvēku, tad iespējams, nezinu, risinājums ir jāmeklē kaut kur citur. Tāpēc nevajag vienkārši ieciklēt. Es zinu, kā tas ir, kad ieciklējies uz to ideju. Arī šajā posmā es būtībā pats par sevi šeit runāju, es esmu bijis. Un es saprotu, ka iespējams, ka tā ideja vienkārši, viņa nav man jādara, nav jārealizē. Es nevaru atrast, es nespēju pietiekami, nezinu, labi izteikties, iespējami pietiekami labi pārliecinoši, tā kā pārliecināt kādu. Tas nozīmē, ka vienkārši tas nav jādara, iespējams. Tas, ko es gribēju pateikt, ka tai līderībai ir jāpievelk. Un arī tas, ko es esmu vēl, citi piemēri bijuši tādi, kāpēc tas 2. nepievelkās, tāpēc, ka 1. reāli salaids dēlī, uztaisīs kaut kādas lažas ar kaut kādiem pirmajiem 10 mēģinājumiem. Vienkārši, cilvēki arī runā daudz un viņi dalās, teiksim, ir kaut kāda savu pieredzi un cilvēks, kuram ir, teiksim, šāda pieredze, viņiem ir grūtāk atrast to otru cilvēku. Tāpēc arī tas spēlē savu lomu. Vienkārši ir šādā mazā valstī, kad mēs esam Latvija, kur mēs tos otros meklējam, šeit Latvijā baigi svarīgi nečekrēt vienam otru, un, teiksim, projekts nesanāk, tad viņi pareizi iziet ārā, nevis vienkārši tur necelt klausot, pazist un vienkārši radīt par sevi nekošu reputāciju. Tad mums būs vienkārši grūti atrast otru cilvēku. Mēs varam runāt par biznesa idejām, bet ja mēs nevaram atrast otru cilvēku, tad tas nekur nevar. Tālāk drosme. Kāpēc drosme? Tāpēc, ka es arī esmu daudz domājis, kas ir tas vienotos cilvēks, kas realizē, un būtībā tā ir vienkārši tāda cilvēks ieslēdz sevi teflona pannu, viņam nekas nepiedeg un nekas nepielīp un nepiedeg. Es to saucu par teflona pannas efektu. Kad tu vienkārši nelēd sevi, tev vienkārši malc uz priekšu, un tev vienalga, ko par tevi domā, tu saproti, ka tu iespējams kādu brīdi izskatīsies pēc kaut kādu dīvaini pēkšņi sācis kaut kādu lietu, bet tas tev kaut kādā ziņā neņem, un tu malc uz priekšu, jo tur jābūt drosmei. Daudzi arī nolic tikai tajā brīdī, ka viņam liekas, tas ir pa lielu vai ko citu padomās, un kas būs, ja nesanāks attiecīgi. Nevienam tādam biznesa līderim šādu jautājumu nerodas. Viņš vienkārši zina, kāpēc viņš maldas, viņš apzinās savu jaudu, viņš vienkārši iet uz priekšu. Un tiem savukārt, kuriem varbūt pietrūkstās drosmes, ir vērts paskatīties. Vienkārši paņemt to piemēru tiem līderiem, kur ir kaut kādā mērā viņi zina, pa ko viņi zina, uz kurien viņi iet, un zina, ko viņi grib dabūt. Zina, ko viņi grib dabūt, un tās drosmes priekšā, tur viss pārējais ir diezgan mazsvarīgs. Viņi saprot, pat ja viņi nofēlos, labi, māram, darīšu kaut ko citu. Iešu strādāt mazas darbā. Arī tā es esmu dzirdējis. Apmēram, ko tu vari zaudēt? Jā, tas arī ir tas drosmes moments, arī ir būtisks. Tālāk, un šis punkts, es teiktu, šis ir no visiem tiem 10 punktiem, ko es minējuši pie personiskajām īpašībām. Šis ir vissvarīgākais, jo visi tie, iespējams, kas ir šeit starp mums, kas ir izkliedētie prāti un dara 100 lietas vienlaicīgi, saraujās pie vārdi fokus, ja viņi saprot, ka
ka tas nav iespējams. Tu nevari iemācīties fokusēties, ja tavs prāts ir izkliedēts. Izkliedēts prāts nozīmē, ka es vienlaicīgi domāju par 100 lietām, daru 100 lietas un nedaru vienu lietu konsekventi. Vai šeit kāds ir tāds? Es esmu šāds cilvēks. Es esmu cilvēks, kurš dara miljonus lietu vienlaicīgi, un bieži vien diena paiet, man liekas, es neesmu neko izdarījis, tāpēc, ka es darīšu to. Tā paiet nedēļa, mēnesis, un es saprotu, kad paskatos uz tiem piemēriem, kas reāli realizē lietas, viņi ir super fokusēti, viņi ir super konsekventi, attiecīgi dienu no dienas tu vienkārši roc to vienu tematu, kamēr tu viņu saproti pilnībā, un tu vari jau tālāk inovēt uz tās bāzes. Ko daru es? Cilvēks, kurš dara daudzas lietas vienlaicīgi. Kādreiz es reāli salaidu lietas dēlī, tāpēc, ka man likās, ka es varu visu viens darīt, bet dēļ tā, kad es nespēju fokusēties, man vajag komandu, kas man vienkārši cilvēki, kas konsekventi dara lietas. Un tas ir tas, kā es to atrisināju. Man katram projektam, ko es realizēju, es neko nedaru viens. Tā kā pilnīgi neko nedaru viens. Jo visu, ko es daru viens, es vienkārši es nevaru. Es vienkārši nevaru konsekventi fokusēties uz vienu lietu. Tāpēc komanda mani noempuro, viņi mani ieliek tajā fokusā, atgādina, hei, mums te jāizdara šis, jā, ok, es savācos un daru šito fokusē. Bet būtībā es pat vispār uzskatu, ka, lai reāli realizētu ideju, vajag fokusēties nevis tā kā no projekta uz projektu, bet tā, ka tu dari to vienu lietu un tu dari viņu vienkārši mērķtiecīgi mēnešiem, gadiem, un tie ir tie vislabākie piemēri, ko es esmu redzējis, ka cilvēks vienkārši, viņš pamostās, viņš vienkārši iet un dara. Tu satiec viņu pēc gada, viņš jau ir tā kā ticis jau gaismas gadus uz priekšu, tikai tāpēc, ka viņš konsekventi katru dienu dara, fokusē šo vienu lietu. Tāpēc fokus, tas ir, es teiktu, no visiem šiem 10 punktiem reāli svarīgākais. Tie izkliedētie prāti, kas domā, kā, kuriem ir reāli idejas, viņi inovē, viņiem ir tas, apkārtēji varbūt saka, klausīt, vēl vairāk vajag fokusēties, tas nekad nenotiks. Izkliedēts prāts nekad nepratīs fokusēties, vienkārši to nevajag pašam sevi laust un nevajag gaidīt no izkliedētiem prātiem, ka viņi varēs pēkšņi fokusēt, darīt vienu lietu. Viņu krutums, viņu talants ir tieši tajā lielumā, ka viņi spēja tā kā uz tās koordinātu platnes būt tā kā tādi tie kvantu lēcieni izdarīt. Jā, viņš var tā kā no vienas koordinātu platnes uz otru, uz trešu un nespēja viņam izsekot, bet tāds viņa prāts. Un būtībā, ja man uzņēmēja vadītājs, ja ir šāds uzņēmuma vadītājs, kurš atnāk par vienu produktu pie manis, un es detektēju, ka viņš ir izkliedēts prāts, un viņš saka, un vēl mums būs tas, un pēc tam mēs vēl par to, un es saprotu, ok, mums tagad jādomā šī produkta kontekstā, bet es viņam uzreiz saku, tad jādomā ir liels zīmols, kas apkopos visas tavas idejas, un tas viņam ir diezgan atvieglojoši. Viņš saprot, ka es tagad varu tā kā nevis koncentrēties uz to savu vienu produktu, bet es varu radīt, uz zīmološanu, bet es varu radīt vienu lielu zīmolu, lietas ar zīmolu, zem kura palikt šos mazos dažādus produktus, un tas viņam iedod tādu veselu lauku, kurā viņš vienkārši tā kā, viņam ir kur spēlēties, viņam ir kur inovēt, un galvenais, lai viņam ir komanda, kas viņu pareizi saprot un spēj šīs lietas iedzīvināt, un jāļauj viņam tur klausīties par to diapazonu, jo tas ir viņa talants, nevajag viņus, tas ir tā kā mēģināt viņu iepukstēt šādu cilvēku, tas tā kā, nezinu, uztaisīt no armatūrām metrus uz metrus tādu lielu kvadrātu un mēģināt noķert okeānu, ar viņu vienkārši ierāmēt okeānu, tas nav iespējams. Tāpēc, bet visi tie, kuriem ar to nav problēmas, visi tie, kas var fokusēties, teiksim, kas izdomājuši to lietu, tas vienkārši viņu mauc un dara, man vienalga. Katru dienu cilvēks tā kā rok ar vienu citas kaut kādas jaunas lietas, viņš eksperimentē, viņš attīsta un īstenībā fokus un konsekventa pieeja noteikti viņu aizvedīs tur, kur vajag. Tā kā šī lieta ir tā, ko es esmu vienmēr apskaudis, es ar citos spēju reāli fokusēt, darīt lietas un konsekventi darīt lietas.
Un savukārt defokusācija, ja cilvēks ir viens pats, viņš nevar izdarīt. Es nezinu piemērs, kur cilvēki ir realizējuši kaut kādu biznesa ideju, visu laiku esot defokusā. Viens cilvēks to, es vienkārši neesmu redzējis tādus piemērus. Tajā gadījumā vienkārši jāņem komandā cilvēks, kas ir spēja konsekventi kā šūmašīna strādāt katru dienu. Un, jā, tā kā fokus ir pati būtiskākā lieta. Un, ja tas nav, tad tas ir jārisina. Un, tā, labi, ejam tālāk. 2 zefīriņu princips arī būtiska lieta, pirms mēs vispār runājam par ideju ģenerēšanu. Bija kaut kad tests uz bērnu dārzu vecumu bērniem, kur viņiem lika izvēlēties 1 zefīriņu tagad vai 2 zefīriņus pēc stundas. 95% bērnu izvēlējās vienu konkrētu atbildi, kā viņš šķiet, kur. Vienu tagad. Jā, un es teikšu... Ko? Kā lūdzu? Vienu uzreiz. Tieši tā, un es teikšu, ka pieauguši cilvēki ļoti maz atšķirās no bērniem šajā ziņā. Jo, ja jūs sākat realizēt savu biznesa ideju, jums ir jāsaprot, ka jums ir no kaut kā jāatsakās, lai iegūtu pēc tam. Un tas ir tas, ko daudzi tie, kas ir vēl tikai inovē, bet to zina visi veiksmīgi uzņēmēji. Vai arī uzņēmēji, kas kaut ko dara, viņš šo principu ļoti labi saprot. Ka tev ir jāatsakās šobrīd no kaut kā, jo vienkārši tas ir racionāli. To racionāli tagad tu to nevar atļauties, bet tu tagad investē, teiksim, tos līdzekļus, laiku, resursu, lai pēc tam izkašotu vai kaut kādā veidā, vai citā veidā izkonvertētu, teiksim, šo peļņu, ja tāda ir. Kur šeit ir klupšanas akmens tiem cilvēkiem, kas pirmo reizi saskarās varbūt ar savām idejām? Ir, teiksim tā, viņi tērē laiku, ļoti daudz laika, lai iegūtu kaut kādas naudas resursus. Un šos naudas resursus, teiksim, varētu izmantot savas idejas attīstībā. Bet viņi šos naudas resursus izmanto, teiksim, kaut kādām dārgām mantām, emocionāliem pirkumiem. Kaut kam nevajadzīgi tādā ziņā. Un viņi iekrīt šajā cilpā, kas ir visu savu laiku, tu patērē, lai nopelnītu naudu, ko tu uzreiz iztērē. Un būtībā, bet lai realizētu savu ideju, to vajag gan laiku, gan resursus. Materiālos, nezinu, tur ir naudiskos, vēl dažādas resursus. Bet, teiksim, ieejot tajā cilpā un neizējot no tās cilpas, to nav nekā no tā. Tu pelni naudu droši vien kaut kādā savā darbā, visu laiku tur atdot, un visus naudu, teiksim, kaut kādas naudas vai iekrājumus vienkārši iztērē kaut kādā, nezinu, nopērts kaut kādu, labi, tur iPhones varbūt tā vēl, tur jaunākais, jo viņam tur kaut kāds tur baigā tur kamera, no sērijas, bet ar esošo īstenībā var izdarīt to paši, nav obligāti jāpēc jauns iPhones, šito es redzēju arī tādiem jauniešiem daudz strādājis, es arī. Es redzu, ka viņi nespēja dažreiz pretoties no kārdinājumiem, pret tām smukajām mantām, un viņi vienkārši tur iztērē naudu, un viņi saprot, bāc, viņam nav naudas, ka viņi varētu investēt. Un būtībā es vienā brīdī sapratu, ka es netērēju naudu citu inovācijām. Es tērēju to naudu, lai pats savām inovācijām, lai inovētu. Es, piemēram, vienmēr silikonos. Es leju lietas silikonā un, teiksim, aplēju un betonu dažādas piederumus. Un es tā domāju, es varu šito, 1000 eiro, es varu šito nopirkt, bet cik litru silikonu man sanāk, tas man reāli darbam vajadzīgs. Un tas vienkārši man nav jautājums. Es zinu, kam es to naudu.
novirzi, teiksim, un tas pēc tam tas gandarījums ir krietni lielāks nekā, teiksim, nopērkot kaut kādu dārgu mantu, bet tas gandarījums no tā, ka tu, teiksim, redzi, ka tu esi investējis savā teiksim, biznesa izaugsmē, un tas nes rezultātu. Tas gandarījums ir krietni lielāks nekā tur kaut kāds, nezinu, kaut kāda manta, kas ir vienkārši labi nobrendota. Tāpēc 2 zefīriņu princips attiecās uz bērniem. Attiecīgi, bērni ir ļoti labi parāda to, ka būtībā mēs kā cilvēki esam izvēlamies tūlītēju labumu tā kā prioritāri. Un pieaudzis cilvēks no tā maz atšķirās. Bet ir mazs procents cilvēku, kas šito saprot, un tāpēc lielā mērā viņi tāpēc arī ir tur ir. Es esmu redzējis, es kādreiz strādāju Trojkā, kad es aizbraucu uz Rīgas un no Rēzeknes, man nekā ne darbi, es neko nesaprotu Rīgā. Aizgājis Trojkā strādāt, un tur bija džeks, kas ar trolejbusu veda kondicionierus. Viņš bija tas apakšnieks, kas nodrošināja kondicionierus. Viņš pārdeva mašīnu, varētu tā kā nopirkt tos kondicionierus, viņš veidā trolejbus, un tagad viņš ir tā kā lielākais kondicionieru izplatītājs Baltijā. Tas ir vienkārši tas piemērs, ka tu saproti, fine, tev nav problēma, vienkārši paņemšu, aizvedīšu tā kā pats, nezinu, taks ar trolejbus, un tu zini, kāpēc tu to dari. Un tas ir tas uzņēmēja drives. Ja viņš ir, tad tu saproti būtībā, kad ir liels potenciāls beigās to ideju izdabūt cauri, pēc ka vienkārši tu esi gatavs iet all in iekšā tajā procesā. Jo tā sava biznesa ideja, viņi prasa tā kā resursu, viņi prasa laiku, viņi prasa, pat dažreiz neprasa varbūt naudu tik ļoti, bet viņi prasa tā kā tavu laiku, un tev jāsaprot, ka tavu laiku tajā brīdī neviens nemaksās, un tas ir ok. Vienkārši viņš ir jāatrod. Tā, labi. Tālāk ir ļoti būtisks moments MVP, tie, kas ir biznesā, tie droši vien saprot, kas tas ir, jeb šo angliski minimal viable product, jeb šo minimālā versija tam produktam, ko tu gribi radīt. Daudzi iekrīt kur? Daudzi iekrīt, tātad mums ir pirmā rindiņa un otrā rindiņa. Pirmā rindiņa, teiksim, ko viņi dara? Tā, mums vajag to riteni. Viņi tur gadu tur meistaro to riteni izdomā no jauna. Tādu viņu otru gadu tur davai šasī. Tā, kā mēs tur to šasī skrūvēsim. Tā, ko mēs tur daram. Un beigās, kad uztais to mašīnu, viņi ir ok, bet beigās tu sāc saprast, ka viņi īstenībā neatbilst neatbilst tām vajadzībām, kas īstenībā cilvēkiem. Otrajā piemērā mēs redzam to rindiņu. Sākumā ir skritļudēls. Mēs pārdodam vienkārši skritļudējus. Tad atnāk pircēji, viņi saka, klausies, es tur nevaru nobalansēt. Es vispār esmu tā kā baigi neveikls uz šito balansu. Man vajag kaut kur pieturēties stūri kaut kādu, varbūt var kaut kādu piemantēt. Un tad tur džeks sasēžās tā, kā mēs tur to stūri varam pietudināt. Mums taisa stūri, sanāk, ka tas tā viņi, neatceros, kā saucās, skūters, nebet. Tālāk viņi tirgo skūters šitos tetos. Skrējritenis. Skrēja, paldies, es lai krievis, kas samak atgribu pateikt, bet skrējritenis, paldies, jā. Tālāk viņi tirgo tos skrējritenis. Viņiem atnāk cilvēki, viņi saka, klausieties, tas skrējritenis foršs, bet man gribās reāli sēdēt, reāli nepatīk stāvēt. Tā, viņi atkal sēžās kopā, viņi tur domā, mēs te piepiģināsim sēdēt. Tālāk viņi pārdod šos riteņus. Atnāk cilvēks, saka, klausies, nevarat kaut kā man apnīt tos pedājus. Kaut kā varbūt, nezinu, padomājiet, vai viņi paši tur izdomā, ka, tagad ir populāri viss tas elektroni. Liekam iekšā elektroni, lai cilvēkam nav jāminās. Un pēc tam viņi saprot, būtu taču forši, ka cilvēks nevis 1 vai 2, labi, Indijā iespējams 6 var braukt uz tādu mopēdu vai motociklu, bet parasti cilvēki grib braukt vairāk kopā, viņam vajag vairāk vietas, viņi rada mašīnu, viņi saprot, ka, jo ir tāds pieprasījums, ir tāda cilvēku vajadzība, viņi rada to mašīnu, un beigās, kas sanāk, ka tā mašīna, kas ir augšā, iespējams, viņa būs ok, ja?
Izdevās man pierakstīt. Jā, šobrīd Rakstīšu čatā. Es redzu, jā, pagaidiet, pamēģināšu, kas te, kāpēc. Tā ir Elīna. Elīna, jā. Elīna. Man Zooms nav telefonā, man te čakars sanāca. Es atklāju, es varēju atslēgt. Jā, tāpēc man tur, jo man Zooms ir telefonā, es varu līdz datoram viņu novest caur, teiksim, e-pastu, piemēram. Mēs tikām galā. Elīna, viss ļoti kārtībā. labi, paldies. Jā, viss kārtībā, jā, paldies. Ok. Tātad, kāda ir atšķirība starp šīm divām mašīnām? Viena būs konstruēta balstoties uz to pieredzi, un otra, kas ir apakšējā. Un augšējā vienkārši pēc pašas sajūtas. Bija kaut kur eksperiments, deva divām grupām, testa grupām. 1 gadu laika iedeva, vieniem teica attīstiet produktu vismaksimāli labāko. Tur bija kaut kāds lampa, laikam, apgaismas līdz, istabas apgaismojums, vienkārši galda lampa. Uztaisiet vislabāko dizainu, funkcionalitātes ziņā labāko lampu, kādu vispār ir iespēja. Viņam iedeva gadu. Un otrai komandai pateica, jums lampa, jums ir jāpārdod 10 lampas mēnesī un jāsāk strādāt tagad. Mums nav laiks tur baigi tur neko fantizēt. Un beigās pēc tā gada, teiksim, šī lampa, ko cilvēki visu laiku attīstīja, visu laiku pārdeva, būtībā visu laiku notika šis pārdošanas process. Viņa bija daudz dizainiskāka beigās un daudz funkcionālāka nekā tai komandai, kas sēdēja un domāja, ka uztaisīs vislabāko iespējamo. Attiecīgi tas, kas ir šeit ļoti būtiski, ka jūs radat ideju, laižat viņu uzreiz vienkārši rekur. Iedodiet testa grupai, lai viņi jums pasaka, ko viņi par to domā. Tāpēc, ka jūs līdz daudzām lietām nevarat aizdomāties, kas tur iespējams ir būtisks, un jūs vienkārši tērēt savu laiku. Līdzīgi ir e-veselība. Man liekas, tas diezgan labs piemērs, kas sāka tikt programmēta kaut kādā 2003. gadā, un reāli palaista viņa tika kaut kādā 2011. Un tur viss ir, kad viņi iznāca tā e-veselība, tur viss jau bija novecojis. Un līdzīgi arī šeit, tas, ko es gribu pateikt, ka nemarinējiet to ideju. Ļaujiet tiem cilvēkiem pašiem pateikt, ko viņi par to domā. Un jūs no tā arī augsiet, jūs attīstīsieties tālāk. Teiksim, mans piemērs ar ziepēm. Es organizēju pasākumu ziepes, tas radās no idejas. Es nezinu, kurā brīdī tas saslēdzās, bet cilvēki nāk runāt par savām pārpratumu situācijām un par ziepēm, kādas viņiem ir gadījušās. Un pie reizes mums ir stends, kur mēs tirgojam reālas ziepes. Mums bija pāru ziepes, piemēram, pāri nāca, runāja par ziepēm attiecībās, Valentīna nedēļā mums bija pasākums. Un mācītājs runāja par ziepēm, kas ir jaunlaulātajiem dažādās kāzas ceremonijās. Un paralēli tam es tirgoju arī ziepes, kas ir kā Mars un Venus. Mars, pēc divas pusplanētiņas, viņas saliekat kopā, sanāk viena planēta, tā kā attiecībās. Jā, mums tur Mars, Venēra kopā, divas dažādas pasaules, bet mēs viņas tā kā varam, tādā veidā es viņas šīs ziepes testēt ar šiem pasākumiem. Tiklīdz man ir jauna sērijas, viņas tā kā testēt ar šiem pasākumiem. Un šeit bija, šis Viktors, stāsts par viņu ir, pēc tam Viktors pie manis pienāk, viņš man nopērka, viņš tāds super eko cilvēks ir. Un viņš pēc tam pienāk, viņš saka, kā Raimond, es tās ziepes nopirku no tevis tur tajā pasākumā, bet es palasīju to sastāvu un es to teikšu godīgi, es nekad tādas nepirku. Man tā, ziniet, nav baigi patīkami to dzirdēt par produktu, kurā tu esi investējies. Bet es tā kā saku, es gribu dzirdēt, kas ir tas, kā tev šķiet, kas ir šis, kādi punkti tieši tā kā tev tur neapmierināja. Un būtībā pēc tām 2 stundām, ko mēs tur sarunājāmies,
Es šobrīd esmu pilnībā mainījis visu to receptūru. Arī eļļas, ja mēs runājam par eļļām, smaržeļām, arī destilēšanu, tāpat no Latgales augiem. Eļļas man arī būs šeit iegūtas Latgalē, nevis kaut kur pirktas. Un attiecīgi tas sastāvs arī viņš būs daudz naturālāks. Un būtībā tur bija daudzas lietas, par ko es vispār neaizdomājos. Un tāpēc, teiksim, caur šādu pasākumu cilvēki nāk, viņi iegādājas par pazeminātāku cenu vienkārši tādā testa režīmā. Un pēc tam es saņemu atgriezenisko saiti. Un tādā veidā es pilnveidoju šo produktu. Nu, otra ziepa man ir Spektrum līnijā, jo pēc tam runāsim par trendiem, kāpēc, teiksim, šādas ziepas krāsainas, tāpēc, ka ir šobrīd ļoti liels šis trends uz krāsainību, uz tādām neonu gaismiņām, kas ir dažreiz jūs apskatāties YouTube blogerus, kas tur runā, viņiem aizmigrē bieži tādu fonu krāsaini. Es saprotu, ka tas ir trends šobrīd, un es to gribu ielikt ziepēs. Arī uztaisīju pasākumu, kur es viņus tirgoju, notestēju, pozicionēju kā gaismas pielietas ziepas, latgaliski. Es vienkārši par tām krāsām, liekas, tā gaisma krāsas ir tas, kas dažreiz šajā tumšajā laikā pietrūkst, un dažreiz vienkārši dzīvē pietrūkst krāsa. Tas arī ir tas, kādā ziņā tas reklāmas tāds sauklis, ka varbūt, dažreiz dzēvīgi pietrūkst tos, ir tur to zītas, ka tas ir tāds, ka tas nav tikai par ziepēm, tas vispār par to, kad gribās dzīvē kaut kādu, varbūt vienkārši kaut kādus ielikt elementus, kas padara to dzīvi krāsēm. Tā, un teiksim, caur šiem pasākumiem es saprotu, kāda ir tā atgriezniskā saite. Un viņus pilnveido. Un šobrīd man viss sev ir, man tas MVP, par ko es runāju, viņš šobrīd ir jau novest līdz tam, kad es beidzot var sākt jau normāli jau sākt tirgot un atkal un pilnveidot. Un tāpēc tagad tiek organizētas ķēdes dažādas, tiek veiktas pārunas un Etsy un vēl vispārējais un TikToks un tur izskatījus. Otra lieta, ko es arī testēju, ir svečturi sāku, teiksim, sāku par kādiem ļoti primitīviem, super primitīviem svečturiem sāku liet no betona. Un es būtībā vienkārši gāju Pinterestā, skatījos, kādus svečturus var izliet no betona. Un es sapratu, ka labi, man patika kaut kāda atsevišķi svečturi, un es viņus vienkārši mēģināju replicēt. Un tajā replicēšanas procesā es vienkārši sapratu, ko es pats gribu ielikt no sevis. Un šobrīd, es nezinu, jūs redzat, ka šobrīd ir šādi 3D formās, es viņus leju, tāds svečturis, kas ir dažādās krāsās, un šeit arī mazāki svečturi. Un tagad es viņus izlēju, saprotu, viņi funkcionē, šis pelēks. Es saprotu, forši, labi, ko es varu vēl bet šitie ir mani dizaini jau. Un es saprotu, ko es vēl gribu pielikt. Un es saprotu, kāpēc es nevaru izliet arī to sveces augšu. Šis ir darba fails, kuras dizainerim sūtīja labojumus, bet es sapratu, ka var taču to betonu apakšu uztaisīt un augšā tā forma smuki pāriet uz arī tajā sveķi, ka tā svece pati, viņa var būt taču tāds pagarinājums tam betonam. Viņš ir tādā vienā formā un saprot, šis vēl nav radīts. Un tas ir tā inovācijas sajūta, kas saprot, nekas šāds nav. Neviens līdz tam nav aizdomājies. Un būtībā līdz šim es esmu nonācis vienkārši testēju, lejot betonu, mēģinot materiālus miksēt, saprast, kas kā strādā, kādas formas, kāda funkcionalitāte. Un tajā visā procesā tu vienkārši vienā brīdī nonāc līdz tam saslēgumam. Tad saprot, šito taču varētu saslēgt šādi un šādi. Plus, kas tam mēs runāsim par trendiem. Trends ir populāra lieta, kas šobrīd, aktuālā lieta. Šobrīd aktuālā lieta vispār ir, tādā funkcionālā dizaina jomā ir modulārā pieeja.
ja tagad iznāk tur Nike Crossenes, kas ir modulārs, viņām tur ir daļa no plastmasas, daļa tur no kaut kāda tur, nezinu, kosmiska materiāla, daļa no drēbes, tā kā, un viņi tā kā, un tu vari tā kā modelēt pa tiem moduļiem, tu vari izvēlēties daļu tādu, un šobrīd šī modulārā pieeja ļoti aktuāla, un arī no tā izrietot var daudz ko domāt, un būtībā es šo modulāro pieeju ieintegrēju svečsturos, ka tu vari pielāgot pats augšu un apakšu, teiksim, pēc ienākot pie manis, teiksim, tajā veikalā, kas man tagad top, var vienkārši izvēlēties kādu pēc noskaņojuma, kādu augšu tu gribi salāgēt ar kādu apakšu. Un pēc tam, kad tā augša nodeg, tu vari likt parasto sveci iekšā tajā caurumā. Labi, tas ir tas, ko es vienkārši, kam es pats eju cauri šajā testu fāzē, un es vienkārši saprotu, ka tas reāli strādā. Es pat uztaisu sākuma kopiju, es vienkārši nebaidījos uztaisīt kopiju un saprast, to ceļu, kā tie cilvēki līdz tam nonāca. Ok, uztaisīju kopiju, labi. Tad es sēžu un domāju, kā es varu šo uztaisīt, lai tas ir unikāli, lai tā nav kopija. Tas ir tas, kas būs no manis. Nevajag baidīties arī kopēt. Tas ir arī tāds stereotips. Nē, man jābūt super unikāli. Bet jūs šajā kopijas momentā, jūs replicējat tieši to pašu, jūs būtībā iemācīties sasniegt to pašu līmeni, ko sasniedz tas cilvēks. Un tālāk, ja jūs varat domāt, kur jūs, kurā virzienā, kur jūs gribat. Daini, es atvainojos. Man viens jautājums bija no vienas meitenes ienācis, kura nevarēja pieslēgties semināram, bet viņai tieši, es domāju, piestāvētu šis jautājums tieši šajā momentā, kad kā saprast, ka ideja ir inovatīva? Un kāda vispār ir inovatīvas, kā cilvēkam saprast, ka ideja ir inovatīva? Tas arī bieži vien... Googlēt? Cer googlēt, jā. Diezgan vienkārši, jā. Nē, paldies par jautājumu. Es saprotu to jautājumu, lai arī sākumā viņš liekas tā kā, bet es saprotu, kas ir domāts. Teiksim, es darbojos radošajā sfērā, es arī reklāmas, piemēram. Es radu reklāmas konceptus, viņu notestēju Google, vai tāds ir kaut kur bijis vai nav bijis, vienkārši, lai nesanāk kaut kāds konflikts. Ja tur kaut kādā Āfrikā, kaut kādā Cape Townas ciematā kāds ir izdomājis kaut ko līdzīgu, tā kā neviens tur nedziedās pakaļ, tā kā ticiet man. Vienkārši, ja jūs ar godīgu sirdi tā kā paši esat to izdomājuši, un kāds vēl tur kaut kur pat citā pasaules malā to ir izdomājis, tas nevienu neinteresē. Es to darīt, un tagad droši vien kaut kāda tur autora šo tēto autortiesību eksperti man tagad tur sistu krustā, bet es saku vienkārši, tā kā viens no otru visi kopē, un tās inovācijas rodās no tā, ka tu vienkārši ievadi vienreiz Googlē kaut ko, un tu saproti, šis nav. Bet nekur nav. Es tā kā mēģinu vēl pēc atslēgvārdiem, saprotu, nav. Krieviski meklēju, nav. Ok, tas nozīmē, ja tā ideja nav Googles pirmajā lapā, tad jūs to droši var darīt. Paldies. Plus vēl, nezinu, Pinterests arī droši vien arī strādā. Pinterests arī labi uz tādām atslēgas vārdiem, uz ievadat. Starp citu, tas, ko es teicu par šito lietu MVP, kāpēc ir būtiski, piemēram, tagad visi, es vienkārši pazīstu cilvēkus, kas tik ļoti sainvestē tajos dažādos meklētājos, kur tā kā ir izcinājumi, kur ir tā meklēšanas funkcija un tur kaut kāds algoritms, kas atfiksē to visu. Un tagad saprot, ka šobrīd viss ir mākslīgais intelekts un nāks jauna algoritmi. Tas viss ir vienkārši vispār viss internets, es domāju, vienā brīdī tiks pakārtots. Visu darīs mākslīgais intelekts, un tās būs pilnīgi citas schēmas, pilnīgi citi kodi. Un ļoti daudz, kas, iedomājieties, tagad tiek izstrādāt kaut kādu platformu, un vienkārši saprot, ka iznāk alternatīva platforma, tieši tāda pati, kas ir bāzēta uz mākslīgo intelektu, un viņiem vienkārši izpildās to klasisko platformu. Pēc, ka es pat skatos, kad kaut kādās visparastākajās lietās jau tiek likts iekšā, ka šis jums ir tiek piemeklēts ar AI tehnoloģijām. Tas ir šobrīd tik aktuāli. Attiecīgi mākslīgais intelekts ir palīdzējis atrast šo visu meklējumu vai to piemeklēt to. Tas ir šobrīd vienkārši tiek izmantots. Ja pat tur
ir ļoti minimāla daļa no tā mākslīgā intelekta. Viņš tāpat tiek likts, jo tas ir šobrīd super trends visur, šis mākslīgais intelekts. Un tagad man zvanīja cilvēki, kas ir latgalieši, kas dzīvo Kanāriju salās. Viņi tur programmē, viņi ir uzprogrammējuši to, kad ChatGPT, jūs zināt, tas ir ChatGPT, tiek vadīts ar balss palīdzību. Viņi domā, kur mēs šito varam, kā mēs šito varam pārdot, kur mēs varam integrēt. Tā kā tehnoloģijas iet nenormāli uz priekšu, un viss, kas saistās ar inovācijām, būtībā, kaut kādā ziņā tam ir jāiet līdzi laikam. Šobrīd es teiktu, ka jāskatās tajā mākslīgā intelekta virzienā, lai arī liekas, tas ir viss sarežģīti, bet jāsaprot, kā tur var kaut kādā veidā varbūt tur ieintegrēties un izmantot šīs tehnoloģijas savā darbā. Tāpēc, kas ir inovatīvs? Piemēram, tagad man cilvēks uztaisīja Nils Vilnis, mans draugs, Rīgā fotogrāfs, viens no tādiem labākiem reklāmas fotogrāfiem. Viņš ir vienkārši nopircis lielu LED, ne to ekrānu, milzīgi televizoru, no sērijas. Viņš ir noliekas studijā un rīkot, viņš tur klipus filmē, viņš rīko fotosesijas, viņš uzliek tā kā milzīgi bildi fonā un pretī cilvēks. Un sanāk ļoti smukas bildes. Un tas, ko viņš dara, viņš izmanto mākslīgo intelektu, lai radītu šīs fona bildes, un tur ir pilnīgi crazy visādi risinājumi, tur visādi apokaliptiskas ainas, un viņš uztaisa tā, ka tas tiešām izskatās, ka tas cilvēks, kas tiek bildēts uz tā fona, viņš tā kā tajā apokalipsē iekšā, un viņš izmanto šo vienkārši to brīvu pieejamo mākslīgo intelektu šādam risinājumam. Un tā ir inovatīva pieeja. Jo tas nav, un tāpēc viņi vienkārši tur šobrīd no kājām gāž, un visi grib pie viņa bildēties, visi grib filmēties, un tas ir kaut kas tāds, kas ir atbilstošs mūsdienām, ja, ka tu saproti, kā tu vari ieintegrēt to mākslīgo intelektu savā darbībā. Tagad bērnu grāmatas tagad izdot, ja, vienkārši tas bildes var uztaisīt tur stundas laikā, visas ilustrācijas, nav vairs jāalgo ilustrātors, vienkārši uztais bērnu grāmatu, ar mākslīgā intelekta saģenerētajām bildēm. Un pusolu tekstu arī tagad raksta mākslīgais intelekts. Es neesmu nekāds mākslīgā intelekta advokāts. Tas totāli nav mana tēma. Es esmu par dzīvu cilvēku. Un man šis besī ārā kaut kādā mērā. Gribās vienkārši, lai laiks apstājas. Jo sāk gribēties pēc 10 gadiem. Hei, stop, mēs varam vienkārši apstāties. Jo viss jau ir labi. Un tu visu laiku mēģini panākt to trako vilcienu, kurš tur nesās un piedāvājas tās jaunās iespējas. Tev liekas, tu esi izmāsterējis kaut kādu vienu jomu, bet tev visu laiku metos izaicinājumus. Hei, rekur, būs vien jāpielāgojās. Un dažreiz ir tik ļoti nogurdņoši, un visiem sekot līdzi. Labi, un jums jautājums droši uzdodiet, es varu kaut ko aizpildīt. Bet es mēģinu pieturēties pie tātad prezentācijas. Nebaidieties, 8. punkts, nebaidieties no tā, ka nokopēs. Tas arī ir moments ļoti būtisks. Es esmu ļoti daudz dzirdējis, kad cilvēki prasa, bet vai var stāstīt to ideju, kāds taču nokopēs? Uzreiz varu pateikt, ja jūs esat to ideju izdomājuši, jūs esat tas ģenerātora tips, kas spēj saslēgt punktus kopā, nebijušā kombinācijā. Un savukārt tas, kurš kopē, tas iespējams ir kopētās. Un jūs ar savu risinājumu tā vai tā būsiet pa soli priekšā tam cilvēkam, kurš kopēs. Un šito es esmu dzirdējis arī tagad. Es neatceros, kādu uzņēmumu runā. Viņš saka, es skatos, jau sāk parādīties, jau aizņemās no viņa tehnoloģiju, sāk kopēt. Viņš saka, bet es esmu reāli es esmu 2 soļus uz priekšu, un es zinu, ka viņi man nepanāks tuvākajā laikā. Attiecīgi, tas, ko es esmu redzējis un dzirdējis, ir tas, ka tie, kas reāli ģenerē, reāli viņiem ir ideja, viņi ir soli priekšā, 2 soļus priekšā tiem, kas viņus kopē. Un būtībā nav jābaidās, nezinu, visi viens otru kopē. Tas ir labāk izdarīt un tik nokopētam nekā neizdarīt, jo ir bail tik nokopēt. Es, piemēram, sadarbībā ar Pūku kafiju, tagad, es saprotu, trends, kāds šobrīd ir kaut kas populārais temats, ir
ir ilgtspēja, jā, teiksim, kaut kādu tur atkritumu pārstrādi, atkritumu tur, kad mēs tur reciklēšanu, viss pārējais. Skatos kūpes, met ārā to, es prasu Oskaram no kūpes, kur to kafiju, ko tur viņi dara? Uz ko mēs metam ārā? Krāj man to kafiju, man viņu vajag. Attiecīgi, pēc gada eksperimentiem es esmu radījis kafijas, es nezinu, kas tas ir. Lampa. Tā ir lampa, tā ir bļoda. Tas ir tāds viens no traukiem. Būs kafijas galdiņš, būs virsma no kafijas. Būs kafijas saldašu turētāji, būs vēl kaut kādi kafijas piedarumi attiecīgi interjeram. Un man liekas, tas ir vienkārši tā kā paņem no atkritumiem un uztais produktu. Kāpēc es par to brīvi varu stāstīt un nebaidos, pat vai tas vēl nav pagaidām palaists publiski, un neviens par to nezina reāli. Tā kā zinu tikai Oskars un es. Man nav bail, tāpēc, ka es zinu cilvēks, kurš to darīs, viņš, piemēram, sāks gribēt darīt kaut ko tādu, es uzreiz zinu, ka pirmais ar ko sastapsies būs. Plaisās pie žūšanas, risinās to, sapratīs, līme atrisina problēmu, bet līme ir ļoti dārgs priekš šādam produktam, un būtībā tas neatmaksājās izmanto līmi. Notiecīgi, kamēr tas cilvēks nonāks līdz tai saistvielai, kamēr viņš sapratīs, kā var savienot kafijas biezumus tā, lai viņš ir monolīts kā akmens, un lai viņš neplaisā, piemēram, un lai viņš lēc vēl. Es saprotu, ka es jau būšu jau 5 produktus priekš, tāpēc es nebaidos par to runāt, es zinu vienkārši, ka tas nav tik vienkārši. Tāpēc, attiecīgi, tas, ka kopē, rekurumi ir tieši kafija, tie eksperimenti, viņš ir akmens. Tāpēc vēl ir viens aspekts, ja jūs vienkārši pasakat ideju, man ir ideja, jā, tur ir momenti, ka tur vienkārši jūs pēc pusgada satiekaties ar cilvēku, jūs skatāties, viņš to dara reāli, jūs viņam sakat, hei, bet no kurienes kur tu izdomāji, viņš saka, ka es tur izdomāju, bet jūs saprotat, ka tas ir reāli jūsu ideja, juridiski tā kā papīri tīri, jo viņa neizskatās tā kā, viņa varbūt nedaudz pārveidot, bet būtībā tā ir tā pati ideja, bet jūs saprotat, kas cēlies no jums, tāpēc, ka jūs to pateicat. Bet tāpēc šādos brīžos vislabāk ir, es īstenībā nesaku ideju, kamēr man nav ko uzlikt galdā. Tā, kad es uzlieku galdā un pasaku, rekur, šis ir mans, šis ir tas, ko es izdomāju, tad uzreiz tas cilvēks arī, ar ko es dalos, viņam uzreiz viņš saka, ok, labi, tad tas cilvēks viņš jau saka. Tas vairs nav vienkārši kaut kāda ideja, tāpēc, ka tik ļoti daudz cilvēku ar idejām, un tās idejas ir tikai, viņam nav vērtība, kamēr viņi netiek uzlikt uz papīra un netiek realizēti. Tāpēc visur, kur ir kaut kādas pārunas par idejām, kur jūs gribat kaut kādu ideju kādam tur pārdot vai nezinu, aizstāvēt, jums ir kaut kas jāuzliek uz galda. Jums ir jānoved līdz tai fāzē, ka jūs varat pateikt, rekur, un šito es izdarīju. Un tajā brīdī tā ir pilnīgi cita saruna. Tur jums vairs, ja tie ir tuvu cilvēki vai draugi vai paziņas, viņi gluži neatļausies te kopēt. Bet, ja jūs to izliekat super tādā ļoti publiskai apskatē, tur jārēķinās, kāds gribēs to izdarīt. Bet es saku, visi no viens no otru kopē, tāda ir šī pasaule. Var aizsargāt patentus, par patentiem jāmaksā, tikko draugi reģistrē patentu Amerikā. Kosmosa samaksā, viņiem katru gadu vai cik tur gadus jāmaksā visu laiku. Tā kā to var darīt, bet, nezinu, pasauli, man liekas, griežas ātrāk par to patentēšanas procesu. Labāk, nezinu. Nē, labi, ir atsevišķi gadījumi, ka tiešām ir jāpatentē. Un tad, tas kā līdzīgi man tie draugi darīja, kad patentē produktu, arī ļoti unikāli. Tas nav vispār pasaulē. Šī prezentācija aizies kaut kur super publiski, vai ne? Jā, Raimonda aizies super publiski, jo šis ir finansēts pasākums projekta. Labi, es saprotu. Es vienkārši gribēju minēt to produktu, varbūt tādā šaurā lokā. Bet labi, es
Jā, bet vēl ir jautājums, kamēr mēs sākām sarunu, ir no Sandras jautājums. Viņa palūdza to fotografu vārdu, kas ar AI fonu strādā. Nils Vilnis, tur es varu izrakstīt. Nils Vilnis, Nils Vilnis var apskatīties Facebookā, viņš tur liek arī tos darbus, un fantastisks. Paldies, jā. Jā, ejam tālāk. Šis ir, varbūt izklausīsies smieklīgi, bet vienkārši jābūt kopā ar cilvēkiem, jākomunicē, jāčupojās ar cilvēkiem, kas ir veiksmīgi sevi realizējuši. Jo tikai tajā brīdī viņi jūs var ieraudzīt un piesaistīt par kādiem momentiem. Jūs varat viņu know-how izmantot vai pieredzi. Tas ir vienkārši par mindsetu būvēšanu. Jūs būvējat visu to telpu ap sevi tādu, kas ir motivējoši. Un vēl ļoti būtisks moments, pielāgojot informācijas telpu. Ja jūs, teiksim, caurām dienām, vai kāds cilvēks caurām dienām, piemēram, skatās YouTube video par to, kā reptilīdi ir pārņēmuši Balto namu, piemēram, un tur, nezinu, Vatikānu tagad taisās ieņemt, un tur vēl saturs mēnesi. Vienkārši, pilnīgi iespējams, ka jūs nerealizēsiet savu biznesa ideju. Tāpēc, ka tas ir pilnīgi kaut kas cits. Tas arī reāls piemērs. Cilvēks super galva, viņam ir super gaiši un asas prāts. Viņš saka, jā, bet tu zini, bet es saku, kāpēc tu nevari, pagaidi, bet tev nevajag daudz, lai izdarītu tos pirmos soļus. Viņš saka, jā, shadow government, man tur nobloķēs, ja viņi jau zina, es tā kā saprotu, ok, labi, vienkārši. Viņš ir pietiekami ilgi pavadījis tajā burbulī. Un viņam tur ir savas konspirācijas, viņš saprot, ka viņš ir, attiecīgi, bet pašs cilvēks ir kārtībā. Katram ir savas tiesības domāt, ko viņš domā, bet es vairāk par to, ka, piemēram, nedēļu pavadot, nomainot to informācijas, vai papildinot ar, teiksim, kādiem video, kur ir biznesmeņu stāsti, piemēram, Ukraiņiem foršs kanāls, Big Money, piemēram. Tā, viss tā. Tie biznesmeņi, viņi tādi arī, no ielas cilvēki, kas ir uztaisījuši milzīgi kapitāls, un tu vienkārši klausies tos video, un tu saproti, kāds ir tas uzņēmēja prāts, kādas ir viņa tās īpašības, tas fokus, tā vēlme, tā caursešanas spēja, un tu kaut kā uzkačājies, kaut kā iedvesmojies, un saproti, ka, vari īstenībā visu var izdarīt pa brīdi. Un tāpēc, labi, Big Money ir viens tikai, tur ir daudz dažādi kanālu, YouTube'ā ļoti daudz īstenībā ir apskatīties tos veiksmes stāstus, kā cilvēki ir to darījuši. Un no viņiem ir ļoti daudz ko mācīties. Un viņi ir iedvesmo. Un tad jau, nezinu, tad jau nav variantu. Tad vienkārši jādara. Vispārējais tikai atrunas. Tālāk. Otrā daļa, ko es gribēju parunāt, ir tātad ideja ģenerēšanas process, kā viņš notiek. Manā galā es būtībā operēju ar trendiem, jeb šo aktuālajām lietām, kas ir aktuāls šobrīd sabiedrībā, aktuāls uzņēmējdarbībā, aktuāls, sociālajos tīklos, ko cilvēki dalās, un kā viņi veido to savu ikdienu ar kādiem produktiem apaugu. Un es būtībā mēģinu saprast, kas ir tas, kas ir tāds šobrīd aktuālās lietas. Un te ir viens moments. Nepietiek ar to, ka jūs apskatieties, tagad ir populāri, tur kaut kādi dīvaini telefonu vāciņi. Telefonu vāciņš ir kaut kādu tur uzrakstu, piemēram. Tur ir bold. Es tagad fantazēju, ja. Teiksim, jūs redzat, ka visur tas bold, visur tā kā tie telefonu vāciņi ir boldi, tas ir populāri. Ok, viens variants ir tā kā, nezinu, no AliExpress sūtīt šos vāciņus, tirgot te un tirgot. Otrs variants ir saprast, kas ir vēl, vai vēl ir kāds trends, ar ko varētu savienot kopā. Tāds ļoti, ļoti būtisks moments šeit ir trendu kombinēšana. Un tas ir tas, kur rodās inovācija. Saprotiet, tas, ka jūs paņemat kaut ko, kas ir jau esošs, populārs, ja?
un darat kaut ko to pašu, nu tā nav īsta inovācija. Inovācija tajā brīdī, kad jūs kombinējat šīs lietas. Un paņemiet to telefonu vāciņu ar uzrakstu boldu, uztaisiet viņu, teiksim, no atkritumiem, piemēram, ja? Jo tas ir arī šobrīd populāri. Attiecīgi, tajā brīdī jūs savienojat divus trendus kopā. Viens ir paņemat kaut kādu to dīvainu uzrakstu, kas ir populārs, un apvienojiet vēl to, ka to vāciņu var uztaisīt, taču, piemēram, no apelsīnu iziņāms. Pēc tam parādīšu, ka vienkārši sapratīsiet, ko runa. Bet, attiecīgi, no sasmalcinātām iziņām, kas ir pārkausētas, iekausētas tajā. Runa ir par bio atkritumu, ja, ko ir iespējams arī pārformēt, ieformēt, atsevišķos produktus. Un tajā brīdī jūs saprotat, ka jūs apvienot divus trendus. Un šeit rodās inovācija. Būtībā tāda inovācija, kas ir tiešām izskat, viņi izceļās. Ja? Jo viss pārējais, ko jūs darīsiet, šitas iet, no sērijas, automazgātības, baigais trends vienā brīdī. Atcerieties tās kārvoši, kas ir, kur pats var mazgāt. Šodien pats tādā bija, tāds piemērs. Baigais trends. Uztaisīt vēl vienu kārvašu, vai tā ir inovācija? Tā nav inovācija. Bet uztaisīt kārvašu, kur ir, piemēram, Kārvašu ar tepiķa mazgāšanas iespēja būtu iespaidīgi. Paldies, es nezinu, kurš to teica, bet ļoti. Es nezinu, vai cits saprot kontekstu, bet šis bija labi, jā, paldies. Tieši tā. Kārvašs ar iespēju mazgāt savu, piemēram, es nezinu, jūs atbraucat, jūs saprotat, es taču varu vēl kaut ko paķert līdzi, vai ne, nomazgāt. Piemēram, tepiķi noņemt no sienas vai izvilkt kaut kur no šķūņa un atvest līdzi uz kārvašu. Tie cilvēki Rēzeknē, kas šodien mazgā man blakus, vai būtu iedomājušies, ka viņi nokļūst šajā prezentācijā. Un tas bija tik smieklīgi, ka viņi reāli izrolēja to tepiķi un ar tām rozā putām viņu samercēja, izskaloja. Bet ideja kāda? Īstenībā viss ir super. Viņi vienkārši ir aizdomājušies līdz tam, ka to taču var izdarīt, vai ne? Bet vēl ko parāda šis piemērs, ka ir reāli pieprasījums. Cilvēkiem vajag multi iespējas kārvišos, kas nav tikai kārviši, bet tas ir iespējams, ko var mazgāt arī kaut ko citu, ko mēs, neiedomātos nekad. Tur, nezinu. Es iedomājos dzīvnieks būtu forši mazgāt, bet turbūt tas būtu pārāk traumējoši. Kaut kādā svešā vietā, kaut kur, ūdens, tas varbūt viņam nepatīk. Bet, es nezinu, ko vēl var mazgāt, bet idejas sapratāt. Raimond, atvainojos, ir viens jautājums no viena dalībnieka. Kur jūs meklējat trendus? Respektīvi, kas ir aktuāli ASV? Mēs nonākam. Jā, paldies par jautājumu. Mēs nonākam. Jā, paldies. Un tā, aktuāli trendi. 3D printēšana, jā, tas ir trends. Šobrīd ļoti daudz, kas arī Ukrainas kara apstākļiem, kara vajadzībām, man džeki pagrabā printē šos žņaugus. Tur ir tāds kaut kā tā gumija, un tad viņi printē to, kur tā gumija tiek tā kā ievilkt iekšā, tos žņaugus ar visu instrukciju un vienkārši sūta visu uz Ukrainu, viņiem tur uzurājiet. Tas pats arī tām granātām, tur tos kaut kāds tos spārnis, es nezinu, tie aerodinamika, kā viņi tur saucās, tie pareizie tie, bet notiecīgi šobrīd kara apstākļi vienkārši baigi kustina šo jomu uz priekšu vispār kā tādu, kur tiek ieintegrēts šie 3D printēšana, un tas ir šobrīd ļoti aktuāli. Viss, ko var izdarīt 3D, tas ir īstenībā, ja to var nevis vienkārši, es tagad taisīšu par 3D kaut ko, bet izdomāt, kā to 3D īstenībā varbūt var ieintegrēt tajā lietā, tajā būs biznesa idejā, ko jūs domājat darīt. Un tad viņš kļūst tāds, kā lai pasaka, inovatīvāks, ja, ka jūs izmantojat šo
3D, bet nevis kā 3D, bet es nezinu. Pavisam traka ideja bija, tagad viens džeks ir students, viņš izmanto to ChatGPT aplikāciju, kur mākslīgais intelekts uzraksta referātu viņa vietā. Viņš vienkārši tikai saraksta atslēgvārdus un viņam izmet gatavu referātu. Viņš ir pie 3D printerā pielicis pildspalvu, un tas robots raksta viņa rokrakstā šo referātu. Jūs saprotat to vājprātu. Attiecīgi, students nodot ar roku rakstīt, ar savu roku rakstītu referātu, ko viņš nav nedomājis, nerakstījis. Ar šo es gribu pateikt, to vienkārši to, ka 3D printēšana vairs nav tikai 3D printēšana. Tas nav, tur, ziniet, izprintēt, es nezinu, tur kaut kādu tur pildspalvu turamo, ja? Tas ir par to, ka tagad tiek printēts, mājas tiek printēts, ja, ar 3D betonu, printētāji, kas tos pamats izprintē. Man liekas, tagad arī fasādi un karkas, arī to, es nezinu, ārsienas attiecīgi. Ja mēs runājam par 3D printēšanu, tad mēs saprotam, ka tas ir šobrīd ejošs temats un vienkārši varbūt saprast, kā var būt soli laikā uz priekšu, izmantojot šo 3D printēšanu. Jo tas ir augoša tendence. Tas nekur nepazūd, neizstāst, ka nepazūdīs. Tālāk, aktuālais trends ir co-sharings. Attiecīgi, šis ir ļoti arī tāds izplatās ļoti daudz, kur mašīnas, mēs zinām, ka tagad vispār tie, kas ir pilsētās dzīvo, ir šobrīd tāds trends, kad cilvēki pat tā kā pārdod mašīnas, viņi saprot daudz vērtāk vienkārši paņemt, noīrēt un uz to stundu vai uz pusdienu, un tas ir daudz, un tev nav ne servisi jāčekarēs, ne kaut kādas apkopas, ne tehniskās apskates, nekas tur vienkārši samaksā, un tas ir tas, ko šērings šobrīd ļoti populārs visā pasaulē, super pieaugušs trends. Attiecīgi, man liekas, tas ir kaut kādā ziņā ļoti pareizi, mēs arī tagad šeit nopirkām vienu trimeru uz 3 saimniecībām. Tas arī ir co-sharings būtībā, jo tu saproti, kāpēc katram ir jābūt savam printerim, vai tam zālespļāvējam. Kāpēc nevar būt tā, kad ir viens labs zālespļāvējs, kurš vienkārši tiek to laists par riņķi, un mēs jau nepļaujam to zāli katru dienu. Attiecīgi šādā veidā, man liekas, cilvēki šobrīd sāk domāt arvien vairāk, jo viņi vienkārši saprot, ka daudzas lietas tika darītas vienkārši bezjēdzīgi tērēt naudu, bezjēdzīgi tērēt laiks, resursus, to visu var efektivizēt. Šobrīd šis ir trends. Piemēram, es nezinu, labi, es tur uzrakstīju vienkārši tādā skices variantā instrumentu tehnika, bet varbūt jums ir milzīgas telpas, kas netiek izmantotas. Var to uztaisīt kā noliktavas. Šobrīd ļoti populāri šie boksi, kas ir tu izīrē boksi, maksā mēnesī un viss, un viņai pat nav jābūt apkurinām vai tur klimata kontrolē. Protams, tās ir super ekstras, ja viņas ir baigi ideāli, bet ir daudz mantas, kas vienkārši var tur, iegrūst vai stāv no sērijas, bet cilvēks labprāt, ja jūs vēl varat nodrošināt servisu, ka jūs viņas savācat no jebkuras vietas Latvijā, aiziet uz turien. Labi, es tagad fantazēju līdzenas vietas, bet es par to sharing runājot. Kad vienkārši var pastīties riņķī un saprast, tad varbūt, nezinu, varbūt jums daudz zemes, jūs varat izīrēt, nezinu, cilvēkiem, vai tur tādas ir burkāns. Es fantazēju, ja, bet tas ir tā kopīgošanās moments, viņš ir šobrīd ļoti, ļoti aktuāls. Un iespējams, ka varbūt no tā var kaut kas izaugt. Jo vienkārši, ja tas ir trends, jūs paņemat vēl vienu trendu un jums sanāk reāli inovācija tajā brīdī. Kas mums tālāk ir? Pārdot lietas ar stāstu, ko pipradai nekur nav pazudis, un jūs neticēsiet, bet šobrīd viena no augošākajām jomām vispār šajā segmentā, kas ir pārdot lietotas lietas, ir angliski sneakeri, bet latviski vienkārši procents. Vienkārši miljonu industriju.
Es skatījos YouTube'ā, kā cilvēki dalās ar tiem savu biznesa stāstiem, kā viņi vienkārši prasmīgi spēj pārdot lietotas kasetes. Es neprasiet man, es nezinu. Es tā kā to nesaprotu, bet tas ir cilvēki, eBayā, Etsyā, nezinu, vēl visu kaut kur tā kā tajā Facebookā, marketplace'ā, viņi reāli tirgo procentus, un viņam ļoti labi iet. Nevajag tālu meklēt, man ļoti tuvu radinieci. Viņi vienkārši braukā pa Humpānu, tad pat Kārsavā esot. Viņi teica, ka Kārsavā vislabākās Humpāns, es nezinu. Tā viņi saka, viņi aizbrauc, viņi nopērk tur pa 10 centiem tās drēbes, un pēc tam marketplace'ā vienkārši 30 eiro, 40 eiro, 25 eiro, un viss aiziet. Tikai tāpēc, ka viņi pievieno stāstu, viņi izstāsta, šitas tur nezinu, labi, viņi dažreiz šito es neatbalstu, bet viņi saka, tur no Berlīnas atveda pa šauru palīdzi. Man liekas, tas ir tā kā pārāk melni, bet viņi ir tādi super fantazētāji, viņi tur izdomā, no kurienes, ja viņi pat nezina, no kurienes tas ir, viņi izdomās kaut kādu tur to. Un cilvēks vienkārši ierauga to stāstu, viņš ierauga to kleitu, un viņi smuki nobildējās, protams, nevis vienkārši nomet uz dīvānu, bet viņi smuki nobildējās, smuki uztais to foto, un tas viss gaumīgi beigās izskatās, un viņi tirgo vienkārši par kosmosu tās lietas. Tāpēc šis tāda varbūt tāda pārāk parasta ideja, bet tas reāli strādāja tīpaši ar stāstu. Ja, piemēram, es brīnos, kāpēc neviens nav sācis audzēt jaungada eglītes. Man liekas, tas ir sezonāls super bizness, kur var uztaisīt zīmolu, ka tieši, es gribu nopirkt tieši to vienu, to prēmiju eglīti, kas aug tur, un kas ir tagad tur, par ko zina visā Latvijā, un speciāli mēs braucam, tur ar ģimeni mēs jau braucam, mēs jau tur, nezinu, tas viss ir tāds vesels process, kā tur cilvēki varētu braukt pēc tās konkrētās eglītes. Un tur par to katru eglīti var stāstīt tā daudz stāstus sociālos tīklos. Tur tik daudz storytelling iespējas. Un es vienkārši domāju, ja kādam ir daudz zemes, es brīnos, kāpēc nav vispār kas izdomāts, ka audzēt Ziemassvētku eglītes. Taču tik daudz var būvēt ar to riņķītes kaut ko. Iepakojums, kādā viņi iepakoja, attieksim, to var pielāgot. Visādi, atkal tas modulārais moments, ja? Eglīte, iepakojums, ja? Kā viņi sajiet kopā, kā viņi modulējās, ko tur var pielāgot. Ne? Un vēl daudz dažādu iespēju, es domāju, tādā veidā. Ja ir zeme, stādīt eglītes, un tad var to veidot par tādu zīmolu, eglītēm, ko iespējams daudz gribēs vienkārši iegādāties, jo ir tas kaut kāda super foršā pieeja, kā viņi taistās, kā viņi audzē tās eglītes. Tā kā visur, kur var stāstu pielikt, būtībā tas ir tas, kas ir tā, es teiktu tā, ja jūs, teiksim, inovējat kādu ideju, jums uzreiz jāsaprot, kā jūs par viņu stāstīsiet. Tāpēc, ka šis ir šobrīd storytelling laikmets, TikToks, ir, lai vai cik ļoti man pašam to negribētos, bet TikToks ir ļoti labs pārdošanas instruments. Un, piemēram, studenti, 18 gadi. TikToks, viņi stāsta vienkārši, kā strādāt ar grafiskajām programmām. Ilustrators, Photoshops. Un viņa filmē savu TikToku, un saka, hei, redziet šito te, piemēram, to lietiņu. Jūs viņu parasti pērkat, viņi ir pa maksu. Es jums parādīšu, nezinu, minūtē, kā to paši izdarīt. Un viņi ir tādi video, kur viņi vienkārši parāda, kā viņi dara lietas. Viņi saka, janvārī viņai bija 30 klienti no TikTok, kur katram bija kaut kāda vajadzība, tu vajag uztaisīt man logo, vai tur, man tagad buklets, varbūt tu vari to buklet. Attiecīgi viņa vienkārši nodrošināts cilvēks. Tikai tāpēc, ka viņa spēja pa sevi izstāstīt šīs nianses, kas ir tajā viņas darbībā. Un tāpēc būtībā, ja jums ir potenciāls pašam to veidot to saturu, es teiktu skatīties tajā virzienā, tajā jomā, kur jūs varat veidot tos stāstus par to, ko jūs darat. Tāpēc, ka tas ir visefektīvākais mārketinga instruments. Un cilvēks cilvēkam. Tas ir, pat pētījums bija. 70% cilvēki no internetu lietotājiem uzticās citiem cilvēkiem, attiecīgi influenceriem.
Ja pirms tam mēs marketologi runājam, nu jā, būs influenceri noriets, jo visi saprot, ka viņi vienkārši tā kā vienu dienu viņi ir vegāni, otrajā dienā viņi jau reizeknes gaļas kombināciju apmēram. Nu, tā kā top nekādas konsekvences. Mēs domājam, nu kurā brīdī tu visu sapratīs, bet nē. Influenceri super rulē, jo vienkārši cilvēki klausās, cilvēki tic un cilvēki uzticās, ka, ja to stāst rekord dzīves cilvēks par savu pieredzi, tā ir. Un 70% uzticās influenceriem vai cilvēkam, kurš stāsta dzīvam cilvēkam, tikai 30% uzticās reklāmas materiālu, kas ir mākslīgi uztaisīts. Tāpēc šis ir stāstniecības laikmets. Gribiet, jūs vai to negribiet. Tālāk, biznesa sadarbībā arī. Jā, sāku par influenceriem, turpināšu un nobeigšu ar influenceriem. Ir daudz produkti, kas tiek veidoti kopā ar kādu pazīstamu cilvēku. Piemēram, viņš ir pavārs, un tad jūs saprotat, ka jums ir kaut kādas tur īpašas garšvielas, varbūt kaut kādas jūs veidot, vai kaut ko gastronomisku. Un jūs saprotat, ka varbūt jūs varat iet ar viņu kopā, un viņš var uzlikt tā kā savu parakstu, ka tas ir viņa, vai viņš savu uzvārdu pieliek, un tajā brīdī jums ir tāds labs kombo, jūs ejat jau. Un tā ir inovācija. Ja, teiksim, pirms tam tika uzdots jautājums, kas ir inovācija? Šī ir inovācija. 2 punkti, kas tiek savienoti kopā. Ja, teiksim, viens kaut kas trendīgs, kaut kāds produkts, piemēram. Ja, kaut kas, kaut kādā garšviela, kas ir populāra, vai, tur, ēdiens, kas ir populārs, vai kaut kāds tur ēdiena, vai, labi, nav ēdiens, varbūt tas ir enerģijas batoniņš kaut kāds, ja, tur crazy. Un jūs, teiksim, ejat ar kādu cilvēku, kas ir populārs, un izmantojot viņu vārdu, viņš arī popularizē, un beigās visiem no tā ir labi. Viņš, protams, iet daļās. Tā tas ir strādājis. Es daudz redzēju tādus piemērus, kur viņš ir daļa kur ir līdzīpašnieks. Tad viņš arī var iet un stāstīt visu par to. Jūs vienkārši viņam maksājat par reklāmas sēju, tas nestrādā. Viņam jābūt tur iekšā sasaistīt. Tālāk, subscription service, jeb abonēšana. Ir internetā izdomāts kafijas abonēšanas servis, kad samaksā, teiksim, 30 €, un tev tur 3 reizes mēnesī piegādā kafiju. Piemēram, kas tur vēl. Sākās tas viss ar mūziku, jā, un ar Netflixu, ko mēs abonējam, un kaut kādām tur programmām, ko mēs abonējam, bet pēc tam tas viss transformējās uz produktu un pakalpojumu. Attiecīgi, mēs maksājam mēnesī, un mēs varam katru mēnesi saņemt šo attiecību to skaitu. Man bija Irina mentorējumā tādā, ko es mentorēju, viņiem mikrozaļumu. Es teicu, uztais subscription, tā, lai cilvēki tā maksā reizi mēnesī, bet viņi zina, ka viņiem visu laiku ir tie mikrozaļumi. Tāpēc šis arī tāds trends, ko var vienot kopā ar to savu uzņēmēju darbību, un viņam uzreiz parādās tāda novitātes, tāda garša. Ja jūs vienkārši pasaka, šobrīd trends ir mikrozaļumi, visur mikrozaļumi, Amerikā vispār visi tur tā kā šis segments vispār super augošs. Ja. Bet ja jūs viņam ieliekat vēl vienu šo trendu, ja, teiksim, tad viņš kļūst par daudz inovatīvāks, daudz pamanāmāks. Vēl kas ir par gastrotūrismus, ja mēs runājam par ēdienu, super ejoša tēma Latvijā. Mēs zinām tos mājas restorānus. Es nezinu, jūs esat bijuši, neesat bijuši, varbūt jūs pats esat mājas restorāns. Bet tā ir, jā, uzreiz atbrauc, Ausmenī, ja, kas saka, aizbraukšu uz Ausmeni. Tu to kebabu iecirst, vai uz pūku kafiju, vai tur, tad caur tām garšām cilvēks izbauda to reģionu, izbauda to lokālo, un cilvēks ir gatavs ceļot ar garšām. Gastrotūrisms ir super augošs segments. Ja jūs varat nodrošināt šo te kaut kādā veidā saslēgt, kādu foršu ēku atjaunu. Labi, tas viss, tas restorāna biznesa, viņš ir nenormāli sarežģīts, bet varbūt ne, jo tu baigi sarežģīt. Varbūt tas ir pop-up, varbūt tas ir sezonāls, varbūt tas ir ziemā, kādā dīvainā vietā, vai tas ir vasarā, vai tas ir, bet viņam ir šis te gastro kaut kāds piesitiens, un tas ir baigi. Izsalkuši cilvēki, ja viņi pagaršo kaut ko ļoti labu, viņi to visu mūžu atcerēsies. Tā kā gastrotūrisms, atceramies.
Rokdarbi. Šis ir arī super augošs virziens šobrīd Amazons. Es nezinu, ir speciāli ir aktivizējis atsevišķu sadaļu. Jo pat Amazons ir šobrīd tirgo rokdarbus. Tas nozīmē, ka viss, kas ir handmade, DIY, tur viss šis te pašu darināts, tas ir super augošs segments, tāpēc, ka tā ir tāda tā protests pret to visu industriālo. Tas ir štancēts, kad tomēr tur ir cilvēciskais pieskāriens, kas cilvēks ir gatavs maksāt par to lielu naudu. Tīpaši Amerikā ir ļoti tādi atsevišķi nišas segmenti, piemēram, kur šos te handmaids ļoti novērtē. Piemēram, tur, man draugs tirgo nažas. Viņš taisa nažas, un viņam Amerika vienkārši izpēta. Viņš publicēja vienu bildi Instagramā, viņam pēc 5 minūtēm nopērk. Un Amerika, visu laiku tikai Amerika tos visādas tur crazy, visādas tur tos nažas, atvelkamos, neatvelkamos, un būtībā viss, ko viņš dara, viņš sēž pagrabiņā un tirgo tos nažas, un tā ir viņa tā. Viņš atradis to savu nišu un strādās to. Vēl vien, teiksim, arī izšāva ports cilvēks, man pazīstams, vienkārši nodarbojās ar to, ka tirgo, kā lai pasaka, tos vilnas veidotos bāzeņus dzīvnieku. Attiecīgi no Amerikas atsūta bildi, no miruša tur maidzīvnieku bildi, un te meitenes tepat Latvijā uztaisa vienkārši viņu precīzu kopiju un sūta uz Ameriku. Super, tā kā ideāli iespēja to darīt, tīpaši to, varbūt negluži kopēt šo ideju, bet vienkārši saprast, ka vienkārši jāapskatās, kas ir Etsijā. Tieši Etsijā, es runāju šobrīd par Etsiju, kas ir ejošās tēmas, ko citi cilvēki dara. Un iespējams, jūs saprotat, ka šeit ar esošiem resursiem jūs to varat piedāvāt īstenībā, ka tur būtu lētāk un kvalitatīvāk un iesprāpties. Tāpēc mēs pāriesim pēc tam pie Etsy vēl. Bet, Etsy vienkārši rokdarbu, tādu handmade platformu. Tāpēc Etsy šobrīd ir atsevišķas marketinga stratēģijas, tikai pārdošanas stratēģijas tīri tikai vienīgi uz Etsy, daudzi strādā tikai uz to un ļoti labi tā. Kādreiz tā bija vienkārši platforma, kur izlikt adītas cimdiņus, tad tagad tā ir, tur viss ir kārtībā. Ilgtspējīgi risinājumi, šis ir ļoti arī aktuāls, attiecīgi viss, kas ir atkritumiem, viss, kas otrais jau pārstrād, viss, kas ir eko, viss, kas ir recyclings, upcyclings, reciklēšana, viss šis ir šobrīd ļoti aktuāls trends. Man pašam ir zem Latgalaktikas, kas rādīja ir apakšzīmos, ir treša izpieeja, kuras iespējams šis būs zīmos, kas komunicēs tikai latgaliski. Tāds man būs eksperiments. Un es taisu no plastmasas atkritumiem, arī no kafijas atkritumiem ir zem šī paša zīmola. Tā ir atkrituma iespēja pārāk citā produktā. Man ir šitās plastmasas, pateicoties Rēzeknes novada projektam, kurā man tika piešķirts finansējums, es uzbūvēju šīs iekārtas smalcinātājs, bioprese, kas presē produktus no dažādiem, pilnīgi no kartupeļu mizām smalcinātām, var uztaisīt telefonu vārciņus. Tas šobrīd notiek. Un tā es izmantoju šo trendu, kas ir ilgtspējīgi risinājumi. Tā, kur es paziņu. Tā, viņš uzkārās. Ok, labi. Vienkārši laiks nav daudz, es vēl gribu pāris lietas izstāstīt. Vēl pāris efektīvi instrumenti. Tātad TikToks. TikToku jūs droši vien zinat. Tā, viens sekundi. Jā. Tieši kas ir TikTokā, jūs man prasījāt, kur meklēt trendus. Šis ir diezgan konkrēts hashtags, kur jūs ievadat TikTok made me buy it.
šis teksts. Un TikToks ir pilns ar video, TikTok made me bite, kas ir, es ievadu, teiksim, tajā meklēšanas logā, un tur es nezinu, tur ir simtiem tūkstošu video ar cilvēku atsauksmēm par produktiem, ko TikToks viņiem ir līdzis nopirkt. Nu, ko TikTok ietekmē, viņi ir iegādājušies. Un tur vienkārši scrollēt un smelties tās idejas, saprast, kas ir tās aktuālās lietas, kas cilvēks vispār tā kā piesaista, par ko viņi priecājās, izņemot, tā kā atverot to paciņu, kas ir tas, kas izraisa viņu sajūsmu. Un tur var saprast tos trendus attiecībā uz materiāliem, tur var saprast tos trendus attiecībā uz funkcionalitāti, kas ir, teiksim, funkcionāli, pieprasīts šajā brīdī, vai tur bezvadu kaut kādas tehnoloģijas, vai tas ir kaut kāds, tas ir kaut kāds ļoti dīvainas, kaut kādas tur būt specifiskas interjera lietas kaut kādas, vai tas ir atkal ēdienu lietas, kaut kādas garšīgas. Un jūs vienkārši varat saprast, kas ir tas, kas šobrīd cilvēks interesē, kas ir tas, par ko viņi gatavi maksāt. Un tāpēc šis hashtags ir ļoti šobrīd šo hashtagu izmanto daudzi tie, kas ir vienkārši mēģina saprast tos trendus, mēģina saprast, kas ir tas, ko cilvēki dzīvo un ko varbūt var viņi paši tur inovēt un ieintegrēties tajā iekšā. Un neobligāti TikTokā tirgot, bet vispār, TikToks vienkārši iedod parādu to vispār kopējo kaut kādu to sajūtu par to, kur šī pasaule iet. Un jūs vienkārši varat ielēt tajā vilcienā laicīgi. Un iespējams piedāvāt šito pat Latvijā, pēc tam varbūt izvērsties arī uz Eiropu un pasauli. Jā, TikToks. Tālāk vēl ir ļoti būtiska lieta, kurā smelties iedvesmu un trendus. Jūs, teiksim, tirgojat savu produktu Etsijā, piemēram, tas, kas ir jādara, jāskatās konkurenta līdzīga produkcija, vienkārši jālasa komentāri, pēc, ka tur var dabūt ļoti daudz vērtīgas informācijas par to, iespējams, ko jums pašiem būtu jāizmaina savā produktā, lai tas būtu pievilcīgāks. Jo zem šiem konkurentu produktiem cilvēki, arī zem jūsu produktiem, bet ja jūs esat jauns un jūs tikai ejat ar to produktu, iespējams ir vērts palasīt tos komentārus pirms jūs tur laižat finālu to versiju realizācijā un internetu veikalā. Jo iespējams, ka tur ir kaut kādas baigās tādas smalkas features, ko iespējams ir vērts ņemt vērā. Un es vienkārši zinu, ka tie, kas tirgo Etsijā, ļoti daudz lasa tieši komentārus, kas saistās ar līdzīgiem produktiem, jo tur viņi vienkārši dabūtu informāciju, to īstu, autentisko informāciju no tās auditorijas, lai saprastu, kas īstenībā viņam tajā patīk, kas viņam tam nepatīk, ko viņi gribētu, lai tur varbūt darīt savādāk, pilnveidot. YouTube, kāpēc es ieliku YouTube, piemēram, jūs skatāties video, piemēram, varat atrast daudz video par 2023. Gada trendiem. Kas ir tas, kas ir populārs? Bet ne jau tas moments ir tieši tajā video, tajos komentāros, tāpēc, ka tur cilvēki reāli, nevis tas cilvēks, kurš tur radīs to video, kaut ko tur sagrābstīs, bet tur ir apakšā reāli cilvēki, kas stāsta kaut kādas autentiskas lietas, un es ziniet, es vispār pamanīju, ka nezinu, ka tas un tas un tas, un jūs tā saprotat, bet tiešām šī forša ideja, tas Džeks, kas ierakstīja to komentāru, viņš dzīvo par Amerikā, tas taču to var izdarīt pat tā kā, Un tie komentāri, viņi tāda ākano, kuras smelties, īstenībā tur jāpavada laiks, bet ir dažreiz tādas pērles, ka tu saproti, ka tajos komentāros ir īsti saslēdzas tā īstā lieta. Tālāk, Pinterests. Šeit es esmu pats daudz pavadījis laika, jo vienkārši te var smelties iedvesmu. Piemēram, jūs gribat uztaisīt krēslu no makulatūras, piemēram. Jums ir tāda ideja, jums tur vecās avīzes, vecie žurnāli, jums liekas, varbūt es sāku var taisīt kaut ko no makulatūras. Es zinu, ka tagad, man tāda pašam ideja bija.
Nē, es nezinu, kur, no kastēm, no tam, kur pie veikala met ārā. Es nezinu, es to neredzēju. Man liekas, ka es viņu šo ideju kaut kur pats, man liekas, izdomāju. Es jau tagad neatceros, bet idejas pie veikala, kur daudz bieži vien tās kartona kastes viņi tur met. Un, kad no tām kartona kastēm varētu izgriezt tos tādas šaufelītes, tādas kartona, ar ko pēc tam savākt, teiksim, pēc sava suņa izkārnības. Es nezinu, kāpēc man šī ideja, nezinu, no kurienes viņa uzpildēja. Bet es iedomājos, bet kāpēc jāpērk maisiņi, jo var vienkārši šādi to atrisināt. Vienkārši, nezinu. Bet idejas, ka, piemēram, jūs tur izdomājat taisīt kaut ko no makultūras. Jūs vienkārši ievadiet Pinterestā tas un tas, tur, teiksim, vai no makultūras, un vienkārši izmet miljonus produktu, un jūs jau varat saprast, pagaid, bet šis taču man ir, un šitos taču var izdarīt tā, un šitos vispār varu, kur man ir pieejams 3D printers, un es tur kaut ko, un jūs sākat domāt, jūs sākat saprast, iedomāties kaut kādas lietas, kas nav Pinterestā, bet jūs vienkārši saslēdzat šeit, jūs saprotat, pagaid, man taču ir, tur nezinu, tur skaidas gatari. Varbūt no tām skaidām var kaut ko darīt. Viņš vienkārši vienmēr brauc garām no tiem gatariem, viņam milzīgs skaidi kaudzes. Vienreiz piebrauc, saku, tu maisu, man vienkārši vajadzēja maisu. Saka, cik maksā? Viņš saka, nē, ņem cik vajag. Es saku, viņam tām skaidām vēl neko nedara. Tas ir materiāls, ko es nezinu, taču var visādi viņu izmantot. Es nezinu. Pienāks diena, ka es taisīšu kaut ko. Ja es varu no kafijas uztaisīt, es varu šobrīd arī no jebkā uztaisīt. Viņa jau, nezinu, kāds cits to neizdarīs, tad varbūt pieķeršos. Tāpēc Pinterest ir ļoti laba vieta, kur vienkārši paplist to smadzeņu, lai saprast vienkārši, kas ir tās lietas. Labi, tur ļoti daudz tādu, varbūt tādu nerealizējumu lietu, viņas pārāk labi izskatās, tur tas izstrādes process sarežģīt, bet tur vienkārši var ieraudzīt kaut kādus punktus, ko var savienot ar šeit pieejamiem resursiem. Un saprast, ka iespējams, ka Latvijā nekas tāds nav, bet pasaulē. Jā, šeit šis punkts, es viņu varēju, tad varbūt šis vairāk attiecās uz to, kad iespējams jums jau ir kaut kāda resursa, jums varbūt ir kaut kāds, nezinu, kaut kas, ko var likt lietā. Šis vairāk bija tas par tām iznomāšanas telpām, ja, ka tur var kaut kāds boksiņus sadalīt. Dažreiz mēs neredzam, ja, kad īstenībā tās iespējas ir kaut kur pat blakus. Ja, mums ir liela telpa, un mēs, nezinu, maksām mīru, kaut kur tur čakarējamies ar to, un tad īstenībā mēs taču varētu mierīgi to izmantot. Vai, piemēram, mums te arī atbrauc rādi no Lietuvas, viņi saka, bāc, jums te zeme, jūs taču varētu uztaisīt telcietas, un mēs tā, kā mēs pašlīstam neaizdomājamies. Ir vasara, vienkārši all-in, vienkārši pelnam kā varam. Tāpēc mēs nevaram pateikt, ka tev ir telcietas. Ir smuka vieta, smuka pļava, tāpēc nevar ko tādu darīt. Ne? Dažreiz liekas, ka tas risinājums viņš ir kaut kur tālu jāmeklē, bet viņš dažreiz ir pat netālu. Tā, un pēdējais slaids, tas, ko es gribēju, tāds piemērs no Ingus Augstkalna. Šis ir Ingus Augstkalns, mans draugs, kurš ir beidžampers. Viņš lec no visādām klintīm, no televīzijas torņiem. Viņš ir lecis, viņš ir visu pasauli. Viņam ir tas lidvāveres tērps, viņš tur skrāpē tās klintas. Un viņam bija tāds moments, ka viņš gribēja kļūt pirmais cilvēks pasaulē, kas nolec no drona. Starp citu, drons arī ir trends šobrīd. Viss, kas ir ar dronu, viss ir super. Dronu košēringi, iespējams, kaut kāds servis arī varētu būt. Kāpēc tev vajadzīgs drons, ja tu viņu reāli izmanto varbūt reizi, nezinu, 3 mēnešos. Varbūt to šērliet. Bet, labi, tas nav.
Attiecīgi, Ingus gribēja būt cilvēks, kas izlecis pirmais pasaulē nolec no drona. Šo dronu viņi uztaisīja Latvijā, un kad viņi aizbrauc, viņi aizbrauc kaut kur kurzemē, tur no kaut kāda tūle, tagad viņi tur cels augšā. Viņi tur veic tos tehniskos sagatavošanās darbus tajā dienā, un turpat paliek tā kā teltī, lai viņi paliek, es nezinu, turpat tajā vietā, jo rīt viņam bija paredzēts laiks. Viņi tagad pamostās no rīta, un tie droni, tie piloti, viņi saka, pagaid, Ingus, mums reāli vējš augstāks nekā, jo dronam baigi būtiski tas vēja moments. Un viņi saka, ir baigais vējš, mēs reāli nevaram to darīt, bet rīt rāda labu prognozi, mēs rīt to varam darīt. Un Ingus saka, man vienalga, mēs ceļamies un daram to tagad. Pēc, ka es to šodien neizdarīšu, rīt jau to kāds kaut kur citur būs izdarījis. Viņš tā kā pacēlās un nolec no tā drona un ar izplatni kļuva par pirmo cilvēku, kurš nolec. Tā kā, man liekas, kaut kādā ziņā tas Ingus arī taisnīgi runā, nevajag marinēties un jāsaprot, ka tas laiks diezgan ātri skrien. Ja mēs nesākam darīt to lietu, tad iespējams kāds cits to izdarīs. Un, ziniet, tā sajūta no forša, tas bijis daudz tur. To liekas, ka tu ieraugi to lietu, ka viņi tiek realizēti, un to liekas tāds vārds. Viņi nav patīkami. Tad saproti, kā rekord. Tas esi tu, tikai ne tu. Tas varēja būt tu. Bet kāds ir pasteidzies priekšā. Jā, aicinu arī no savas puses, tāpēc, ka tā ir laba iespēja vienkārši uzlikt to uz papīra. Tas jau ir daudz. Ja jūs spējat noformulēt to ideju vienā teikumā un uzlikt, teiksim, uz papīra un iesniegt konkursā, tas vienkārši ir labs tests, labs filtrs jūsu ideja. Tas ir daudz vairāk nekā vienkārši staigāt ar ideju riņķī un domāt, ka tas kaut kad ir jārealizē. Jums tagad reāli ir deadlines, jums tagad ir konkrēts datums un laiks, ka to ideju vienkārši var ielaist pirmajā filtrā un tad skatīties. Kāda ir reakcija? Es nezinu, vai Mudīt dot kaut kādā atgrieznisko saiti, kaut kādu komisiju vai... Jā, mums ir atgriezniskās, mums ir pēc pirmās kārtas, tad ir tie, kas iziet otrajā kārtā, tiem ir jāsagatavo prezentācija par savu biznesa ideju, un ir arī noslēguma pasākums, kad ir arī visa komisija, un idejas tiek prezentētas, un arī atgriezniskā saite ir tad arī gan no žūrijas, gan eksperti ne, bet no žūrijas puses, jā. Ir noteikti, jā. Jā, kaut vai tā pati prezentēšana. Jūs ziniet, kā noformulēt ideju vienā teikumā. Ja tā ideja ir sarežģīta un varbūt jūs vēl neesat, jums nav viņa tā kā paredzēta kaut kādā mērā, jūs viņu nekad nevarēsiet noformulēt vienā teikumā pārliecinoši. Un tas jau ir pirmais tests. Ja būtībā tā idejai, vai viņa ir inovatīva, viņu var saprast uzreiz pēc tā pirmā teikuma. Es pasaku, ka kur es apvieno šito te nebijušā kombinācijā un es darīšu tā un tā. Un es saprotu, ok, šis ir forši. Tas nav dzirdēts, kāds kaut ko tādu dara. Un tajā brīdī viss, tā ideja jau tā sāk dzīvot. Bet ja jūs stāvat komisijas priekšā un jūs kaut ko tur, nezinu, mīdaties, mēģina kaut ko tur skaidrot, tas ir vienkārši, jūs sapratīsiet, varbūt, ka jūs neesat pietiekoši, jums ir daudz nenoformulētu punktu pašam priekš sevis. Tas ir tāds pirmais tests, ļoti labs, man liekas, kur vienkārši var iztestēt, kur iespējams jums liekas, varbūt jums ir kāda ideja, jums liekas, kas tur tās, bet jūs iesat prezentēt, un jums komisija varbūt ieteiks kaut ko tādu, līdz kam jūs pats nebūsiet aizdomājies, un kaut kādu interesantu kombināciju, ja, kur ja man ļoti palīdzēja, teiksim, biznesa inkubators, tāpat Reizeknē, ja, tieši tās komisijas, jo tur ir forši cilvēki, kas sēž, un viņi dod uzreiz atmiņas saiti no savas perspektīvas, un tu uzreiz samet idejas, kā vēl var to darīt. Un tas ir, kaut vai tā komisija tur bija domāt, lai mani vērtētu, vai mani patur, mums ir katru gadu ir vērtēšana, vai mēs tā kā ejam uz nākamo posmu, vai ne. Viņu uzdevums ir vērtēt, nevis dot idejas, bet ja viņi ierauga potenciāli, viņi labprāt dos ideju, viņi ir ieinteresēti, ka kaut kas notiek. Un tāpēc
Tāpēc vienkārši formulējiet prezentācijā, sniedziet. Jā, mums vērtēšanas komisijā ir pārstāvis no biznesa inkubātora, no Daugavpils biznesa inkubātora, no Altuma, no Rēzeknes vadītāja. Un, jā, tā kā un arī no mūsu Latgales plānošanas reģiona. Ļoti labi. Jā. Paldies! Un tiekamies vēl kādā citā reizē. Varbūt klātienē vai attālināti. Bet kā sanāks. Paldies par uzmanību un jā, tad es